Man sauc Gaļina, man 60 gadus, es strādāju ofisā. Man dēls uzdevināja uz jubileju abonements, tāpēc, ka es ilgu laiku nevaru nonākt līdz klubām. Es pateicu puikam, viņš mama, ko tev uzdāvināt? Es viņam tā pajokoju, pateicu, nu uzdāvināja man abonementu klubā. Viņš man joku Viņš izdomāja, ka vajag man uzdāvināt to abonementu. Nu, ko tagad darīt? Vajag izmantot. Man bija tā, ka man baigi sāpēja mugurā. Pēc pusgadu nodarbībās man tagad nesāp. Es nejūtu, ka viņa man ir. Savu laiku, tā bija senos laikos, es no 7 gados līdz kaut kādam 14 gadiem nodarbojos ar dejām. Jā. Tur bija mūsu horeografiska grupā, it kā ļoti mēs stingri saņemāmies. Tur mums bija it kā 4 dienas nedēļā mēs nodarbījām. Vairāk man sporta nebija. Es trenējos pie Evelinas. Baigais patīkams cilvēks. Katru reizi es gāju kā uz svētkiem. It kā viņa nav tāda labsirdīga. Viņa ar mums tā strādas riktīgi, stingri. Es domāju, ka tā ir to, ko vajag. Tāpēc, ka pažēlot mēs pati sevi varam. Viņa drusku nežēlīga, tā vajag. Tā ir pareizi. Veselības dēļ. Pa priekšu veselības, pa otru skaistums. Kā visam sievietēm vajag skaistums. Sievietēm, gan vīriešiem, gan meitenam, gan puikam, visiem vajag to. No sākuma veselībā.